28. martā Spīķera koncertzālē norisinājās Latvijas būvnieku asociācijas skate Gada labākā būve Latvijā 2013 un Latvijas būvinženieru savienības rīkotais konkurss Gada būvinženieris Latvijā 2013. Jau 3. gadu pēc kārtas Latvijas būvnieku asociācijas skatē Gada labākā būve Latvijā nominācijā Jaunbūve par labāko atzīts būvu kompānijas Arčers būvēts objekts. Par 2013. gada Jaunbūvi Latvijā žūrija atzinusi Latgales vēstniecību Gors, ko no 2010. līdz 2013. gadam Rēzeknē būvēja kompānija Arčers. 2012. gada labākā Jaunbūve Latvijā bija valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vieta Daugavpils cietoksnī, bet 2011. gadā šajā kategorijā uzvarēja dzīvojamo ēku komplekss Rīgā Valdeķu ielā. Atgriežoties pie Latgales vēstniecības Gors, viens no sarežģītākajiem uzdevumiem būvniecības procesā bija nodrošināt teicamu akustiku koncertzālēs, lai vienlīdz labs skanējums būtu dažādu muzikālo žanru koncertiem un pasākumiem. Kā uzsvēra SIA Arčers būvniecības projektu vadītājs Uldis Dundurs, šis projekts būvniekiem bija nopietns izaicinājums. Latvijā līdz šim nekas līdzvērtīgs nav tapis. Īpaši izaicinājums bija akustiskie risinājumi. Būvnieku uzdevums bija ar piemērotāko tehnoloģiju un materiālu palīdzību izveidot pilnībā kontrolētu akustisko sistēmu un novērst skaņu kustību uz āru. Latgales vēstniecības Gors koncertzāļu akustiku atzinīgi novērtējuši gan pašmāju mākslinieki, gan profesionāli eksperti no Zviedrijas, kuri sniedza padomus un līdzdarbojās akustiskās sistēmas izveides procesā. Par teicamiem akustiskiem risinājumiem Latgales vēstniecībā Gors būvu kompānija Arčers skates noslēguma ceremonijā saņēma arī kompānijas Knauf atzinības rakstu. Par labāko publiskās ārtelpas objektu Latvijas būvnieku asociācijas skates žūrija atzinusi pērn atjaunotās kultūras pils Ziemeļblāzma parka teritoriju, bet visa kultūras pils kompleksa atjaunošana skatē atzīta par otru labāko nominācijā rekonstrukcija. Īpaši atzinību izpelnījies šā objekta būvdarbu vadītājs Armands Andersons, kurš ieguvis pirmo vietu Latvijas būvinženieru savienības konkursa nominācijā Gada būvdarbu vadītājs Latvijā 2013. Kultūras pils Ziemeļblāzma un tai piegulošā gandrīz 5 hektāru plašā parka rekonstrukciju un restaurāciju Arčers sāka 2011. gada jūlijā, bet darbus pabeidza 2013. gada maijā. Parkā atjaunotu veidolu ieguvusi rotonda un grota, izbūvēts tējas namiņš, atpūtas lapene, ierīkots daudzfunkcionāls aktīvo un nodarbību laukums, bērnu rotaļlaukums, iekopts arī franču dārs ar strūklaku. Bijušā uzbēruma vietā izbūvēts 36 metru augsts skatu tornis. Arčers šogad kļūs arī par Latvijas būvmateriālu ražotāju asociācijas balvas Latvijas lietas koks laureātu kā uzņēmums, kas savā darbā visvairāk izmanto vietējo ražotāju produkciju.